Dvēseles pieredzes. Dvēsele šeit ir nākusi vienkārši pieredzēt. Viss, kas notiek, nav nekāds zaudējums, nav nekādas uzvaras. Priekš dvēseles vienkārši ir pieredze. Nav ne labi, ne slikti. Vienkārši pieredze. Un tas, kas ir dvēseles tāds uzdevums, iegūt pieredzi no vienas puses, no otras puses, jo daudz dimensionālāka pieredze, jo foršāk un interesantāk dvēselē. Tas, kas ir noticis, jau minēju iepriekšējā video, ir par to, kad uz zemes tika uzlikts tāds kā režģis. Defaultā tas ir tādā standarta variantā, kā tas bija ieplānots un kā tam vajadzētu būt. Lai viss notiktu harmoniski, ir tā, ka mēs kā dvēsele ejam kādā dzīvē, mēs pieredzam sevi, mēs mēredzam to notikumu. Vai nu mēs izdaram kādam pāri, vai mums izdara pāri. Pēc nāves dvēsele dodas uz dvēseļu pasauli, noprocesējās, iepazīstās ar to notikumu, kā viņš tur notikās, kas ir tās mācības, ko tā dvēselīte ir paņēmusi, ko viņa ir sapratusi, ko viņa nav sapratusi. Un dvēsele burtiski nomazgājās, notīra visu to pieredzi nost un palaiž. Un tad plāno to nākamo dzīvi. Nākamo dzīvi plāno ar to, kā tad es gribu pieredzēt, kā tas ir būt laukuma otrā pusē, piemēram. Ja vienā dzīvē ir dvēselītei nodarīts pāri, viņi saka, labi, šī pieredze man ir, kā es kādam nodarīju pāri. Tagad es vēlos pieredzēt, kā tas būs, kad es būšu tas, kas dara pāri. Vai arī vēl trešā, kad es redzu, ka kāds cits vienam kādam citam dara pāri. Un atkal viņa pieredz to, ka viņa izvēlās to pieredzi, ka viņa dara kādam pāri un aiziet atkal uz dvēseļu pasauli, saprot, šādi tas bija. Tad aiziet, pieņemsim, vēl trešo pieredzi pieredzēt, kad viņa redz, kā tas ir, vai nu viņa var palīdzēt, vai nevar palīdzēt. Un tad, pieņemsim, tur ir 5 dažādas dzīves, 2, 3, 4, 5 dažādas dzīves, un tad dvēsele saliek tāds man par šo ir pilnīgi skaidra pieredze. Kā tas jūtās, kad es esmu tam, kuram dara pāri, šeit es esmu tas, kurš dara pāri, tad, kad es tur skatos un varu palīdzēt, skatos un negribu un nevaru palīdzēt, un dvēselē ir tāda pieredze. Ideālā variantā viņam šo pieredzi vajadzētu apvienot, salikt un viss palaiž. Man šis dzīvē vairāk nav jāpieredz. Tagad es eju pieredzēt kaut kādu citu pieredzi. Bet nav jau bijuši tie laiki tik skaisti, nav jau bijuši tās pieredzes tik fantastiskas. Dēļ tā, ka tā dvēsele, dēļ tā uzliktā uz zemes tāda jumtiņa, dvēsele nav varējusi tikt līdz dvēseļu pasaulē un noprocesēties. Šis bija mans pašai ļoti, ļoti aktuāls jautājums, ka tieši, kad es sāku mācīties reinkarnacioloģiju, dvēseļu ceļojumus, pēc katras dzīves mēs pavadam to dvēseli uz dvēseļu pasauli, mēs izskatām, apskatām un izprotam to dzīvi, kas ir tā mācība, kas ir saprasts, kas nav saprasts, kas ir izdarīts, vai tas vispār bija pēc plāna, vai tas nebija pēc plāna. Un kas tad ir paņemts līdz uz šo dzīvi? Un to darot, man radās jautājums, kad ja mēs tā saprotam, mēs izdziedinām, mēs viss notiek, kā tam jānotiek, tad kāpēc tik ļoti daudz dvēselītes turpina vienu un to pašu, pēc kurā vietā pazūd tā izpratne? Un tad man nāca, ja ir jautājums, ir arī atbilde, man nāca atbilde par to, tieši dēļ tā režģa, ka tās dvēselītes nav varējušas iziet no zemes atmosfēras, no zemes, lai noprocesētos. Man bija pat vairāk klienti, kas paši apgalvoja, saku, tagad tu dvēselīti pamet to ķermeni, un kur viņa dodas tālāk. Un man saka, nekur nedodas, paliek te patās. Es ieraugu jaunu vietu, kur iemiesoties, es iemiesojos, un tā visu laiku, un tā 20 iemiesojumus pēc kārtas. Ja mēs tā paņemam, tā rupji paņemam, kad iespējams vecos laikos, teiksim, nebija tie iemiesojumi tik
tik gari, teiksim, 100 gadus. Bet tas ir atkarīgs arī, protams, kurā laika periodā. Bet, teiksim, ņemsim vidēji 100 gadi un 20 iemiesojumi. Un tas ir, pieņemsim, ja arī tāda veselīte nav nodzīvojusi 100 gadus, tad, piemēram, viņi varbūt burtiski uzreiz viņi tur, kamēr saprot, kamēr aprod, kamēr izvēlās to ķermeni, lai iemiesotos vidēji, tāpēc ņemsim vidēji 100 gadus ar pauzītēm, 20 iemiesojumi, tie 2000 gadi. Dvēsele nav varējusi iet noprocesēties. Iedomājieties, ko var pa 2000 gadiem, tas ir tas, kā mēs saucam, ja? Kristus, pēc Kristus dzimšanas, ja? Vai mūsu ērā, mēs skaitam tos 2000 gadus, mūsu ērā mēs esam dzīvojuši, un dvēseles ir vienkārši, iedomājieties dvēseli, tas ir pirmais gadsimts mūsu ērā, ja? Ko mēs zinām par to, kas tur kā notika. Ko mēs zinām par, tur kaut kāds 3., 4., 5., 10. gadsimts mūsu ērā. Ko mēs par to zinām? Tur nav nekas tāds amazing, skaists un iedvesmojošs. Ir, teiksim tā, dažādas pieredzes. Un tātad dvēsele jau ir no tā laika tur dzīvojusi un pieredzējusi, kā viņai nodara pāri, pieredzējusi, kā viņa nodara pāri, un vēl, dažādas pieredzes, un tur nav tas mirklis bijis, kad dvēsele var apstāties un izprast un saprast, šādi, ja es daru pāri, ir šāda sajūta, ja man dara pāri, ir šāda sajūta, tagad man ir abas pusītes, es šo pieredzi varu vairāk nepieredzēt, jo vienkārši nebija tādas iespējas, un tāpēc ir savilcies tā kā kamoliņš, un ir tūkstošiem dzīvju, kur mēs esam darījuši pāri vai mums ir darījuši pāri. Tāpēc, atnākot uz šodienu, uz šo iemiesojumu, mūsu dvēseles ir zinājušas, kad mēs izvēloties tieši šo laiku, ka šajā laikā beidzot tam visam varēs pielikt punktu. Tātad par dvēseles pieredzēm runājot, nav ne labas, ne sliktas dvēseles pieredzes. Katrai dvēselei ir vajadzīgs savs failiņš. Ja tava dvēsele, piemēram, ir pieredzējusi karus un vēl visu kaut ko, tad es apsveicu. Tavai dvēselē tas vairāk nav jāpieredz. Kāpēc tavā perifērijā, ja tā varētu teikt, notiek apkārt visādas kara ainas, lai tu pamanītu, ka tu beidzot vari aizvērt šo kara failu. Tu savienojies ar savu pieredzi, ar savu iepriekšējo dzīvi, kurā tu esi bijusi karā, jeb kādās veidos. Tu izproti, saproti, paņem to pieredzi, ieliec savā dvēseļu lādītē un izdziedini to sāpi, paņemot enerģiju atpakaļ uz sevi. It kā vienkārši, tomēr nedaudz sarežģīti, bet izdarāmi. Tik vienkārši patiešībā tas ir. Un tajā mirklī tu sapratīsi, ka tās kara tēmas, kas apkārt ir tavā perifērijā, kas notiek, viņas uz tevīm vairāk neatstāja tik ļoti dziļu nospiedumu, sāpi, baili. Jo realitāte viņa ir subjektīva. Realitāte ir ļoti subjektīva, tur objektivitāte ir nulle principā, jebkurā, kur mēs skatāmies. Un kā man ir palīdzējis šīs dvēseļu pieredzes, kad es ieraugu, kā tā pieredze, tā kara pieredze, tām dvēselēm, kas ir tajā fiziski iesaistītas, tām dvēselēm tā pieredze ir jāpieredz. Un tur es no šejienes sēžot īsti neko nevaru palīdzēt. Tā pieredze ir jāpieredz. Tāpat kā mēs redzam, ka ir skaistākas dzīves, ir vieglākas, ir interesantākas, ir mazāk interesantas, ir traģiskas un mazāk traģiskas. Katra no tām dvēselītēm ir nākusi pieredzēt šo pieredzi. Vēl tāds fakts, par ko es bieži saku mamām,
arī tava bērna dvēselīte ir nākusi pieredzēt. Un viena lieta ir, ka mēs pieskatām un pastāstam bērnu, pieņemsim, ka tā svece ir karsta, nebāz tur pirkstu, vai ne? Bet cik daudz bērni patiesībā paklausa? Cik bērni paklausa, ka tur nevajag bāzt pirkstu? Un cik no viņiem, piemēram, iebāž un tad saprot, ka nē, ka tur bija karsti? Jo tā ir pieredze, kas ir jāpieredz. Un ja tā pieredze nav pieredzēta, tad viņu vienkārši agrāk vai vēlāk vajadzēs pieredzēt. Un tas, protams, nav par, tādu stulbu aiziešanu bojā un lekšanu no jumta un tādā ziņā, bet tur arī vajag izvērtēt, vai ne, lietas. Un ja mēs kā vecāki reizēm vēlamies bērnus pasargāt no šādas vai tādas pieredzes, mēs tur viņus nelaidīsim kaut kur šur vai tur, lai tik viņam nebūtu tur šis un tas jāpieredz. Un tas ir okei, ja tā ir mūsu tāda tā kā, es vienkārši nevēlos, lai mans bērns to pieredz. Bet ja tas ir tāda tā kā sāpe, piemēram, mani skolas laikā tur, apcēla. Tad vecāks, piemēram, šajā dzīvē mēģinās pasargāt bērnu, lai viņu neapceltu šajā dzīvē. Ja vecākam ir kādas, attiecības neizdevušās, tad šajā dzīvē viņš mēģinās pasargāt, lai tikai tur nesanāk kaut kādas šādas vai tādas attiecības, ja? Bet tā dvēsele mums ir savu bērnu jāapskatās uz kā pilnvērtīgu dvēseli. Tas nav fiziski, viņš ir mazs bērniņš reizēm. Dažreiz viņš izaug liels, vai ne? Nevis dažreiz, bet viņš izaug liels. Es domāju vienkārši tā, ka uz mazu mēs varam nedaudz savādāk skatīties nekā uz lielu, bet tai pašā laikā arī uz mazu, ja viņš grib kaut kur iet un pieredzēt, tad saprast, kāpēc tu to neļauj darīt, tāpēc, ka tev ir bail, vai tāpēc, ka tiešām tas ir, bīstami, nevajadzīgi vai vēl kaut kā. Piemēram, atgriežoties pie tās tēmas, ja mēs gribam pasargāt, tāpēc, ka mums sāp, tāpēc, ka mums ir bail, tāpēc, ka viņš patiesībā ar to savu rīcību izraus mūsu kaut kādu vecu sāpi, uzraus kaut kādu sadzījušu, kreveļainu sāpi, tad patiesībā ar mīlestību un pateicību pasakam viņam un ejam dziedināt savu sāpi. Jo, piemēram, tā viena pieredze, tā pati mīlestība, kur ir pamešana vai piekrāpšana vai vēl kaut kāda tāda, ja, kur mēs it kā mums liekas, ka mēs zinām vai mēs gribam pasargāt tos pieaugušos bērnus. Varbūt tā dvēseli nākus tieši pēc tās pieredzes. Pēc tās pieredzes, ka viņu pamet, kā viņš pieceļās kājās, stingrs, atdzīvojās, atdzimst un var dzīvot atkal skaistu dzīvi. Varbūt dvēselē tā bija vienīgā lielā pieredze, kas bija jāatnāk uz šo dzīvi pieredzēt. Bet vecāki mēģina visu laiku stutēt un neļaut, visu kaut ko. Saprotu, šodien ir tā kā variācijas pa tēmu. Un mēs liedzam tam bērnam savam, lielākam vai mazākam, pieredzēt šo pieredzi. Bet tā dvēselē viņai tā kā vajag tur ķeksīt ievilkt. Ņemsim pavisam primitīvu lietu, ja, uzkāpt un nolikt tur no metru augstas, kas stāv akmeņu sienas, un mēs neļaujam. Tas tā kā ļoti pārspīlēti, jo kaut ko viņš tāpat noliks, ja, bet tā ļoti pārspīlēti, lai saprastu to domu. Mēs liedzam viņam, jo mazums, tur viens bērnībā lec un salauza kāju. Vai viens tur sasitās, un es negribu, lai viņš sasitās. Es viņu sargāju. Tad visa dzīve paiet, viņš ir patiesībā, var īstenībā gan tā būt, ne? Tas bērns ir iemācīts, ka nekur, kas ir augstāk par pusmetru, tur nekāp. Un viņš baidās no augstuma un neiet un nedara neko. Jautājums, jā, viņš var arī tādu visu dzīvi atlikušo patiesībā nodzīvot, bet viņš var arī pēc tam caur grūtāku pieredzi iet un izdarīt pieaugušā dzīvē.
Bet pieņemsim, ka viņš tagad to pieredzi nav pieredzējis, un viņš tagad tā kā beidz dzīvot šo dzīvi, aiziet no šīs dzīves, viņš iet cauri savai dvēseles tur tā kā pieredzītēm, un viss kaut kas ir pieredzēts, un tieši šī pieredze nav pieredzēta. Un viss, un pēc idejas, pieņemsim tādu lielo vilcienu skatoties, dvēseli varētu iet, nezinu, ascensionā, viņi varētu iet vairāk neiemiesoties uz Zemes, viņi varētu iet iemiesoties uz citām planētām, bet viņai šī viena pieredze nav pieredzēta. Un te dvēselē būs jānāk vēl vienreiz atpakaļ uz šo dzīvi, lai pieredzētu šo pieredzi. Protams, par to lekšanu no metra augstus akmens sienas, tas bija tāds ļoti pārspīlēti, ja? Bet tas tā kā paņem to vispār globāli, paskatīties to plašāk, tā pieredze mums ir jāpieredz. Vai tā ir salauzta roka, vai tā ir salauzta kāja, varbūt tai, protams, noteikti ir dziļāka psihosomātiska lieta, kāpēc tieši tā ir noticis. Bet, vienalga tās attiecības, tas darbs vai tā pārvākšanās, viss. Mūsu dvēselē ir vajadzīga tā pieredze. Varbūt tā pieredze ir vajadzīga, lai mēs saprastu, ka mums ir pavisam kaut kāda cita pieredze jāatstrādā. Tas, kā, pieņemsim, kad mums tur, nav atbalstošs partners vai nav atbalstoši kolēģi darbā, tam noteikti būs daudz dziļāka jēga. Kā jau es minēju, iepriekšējā video ir par to, ka mēs sajūtam, kā mēs jūtamies. Viss, kas mums ir apkārt, spoguļo mūsu iekšiņu. Ja par cik es sāku runāt par to kara tēmu, par cik mūs aizskar, ka tur kaut kas pasaulē notiek negodīgi, neforši un vēl visādi kādi ceļ mūsos augšā. Saprast, ko mūsos ceļ augšā. Es šodien izlasīju ļoti interesantu teikumu. Piecēlos no rīta, izlasīju jaunākās ziņas, izdzēru vīnu pudeli un aizgāju gulēt, gaidīšu, ka tas viss beigsies. Kā tieši tā vīna pudele palīdz tev vai kādam citam? Kā tas, ka tu aizgāji gulēt, vai tas, ka cilvēks aiziet gulēt, kā tas palīdz tiem pārējiem? Zini, kas palīdz? Zini, kas tiem citiem palīdzēs? Tad, kad tu, jebkurš mēs, sāksim dzīvot savu labāko dzīvi. Ja mēs celsim savas vibrācijas, mēs baudīsim savu katru ikdienu. Mūsu vibrācijas, mēs esam kā kanāls starp debesīm un zemi. Mūsu vibrācijas, viņas nav tā kā mūsu tikai, viņas iet plašumā. Viņas ievibrēs kādu skaistāku mūzikas dzīslu kādā citā cilvēkā. Tavs smaids var uzlabot 10 cilvēkiem dienu, tavs labais vārds var uzlabot vēl 10 cilvēkiem dienu. Tad, kad tiem 10 cilvēkiem būs labāka diena, priecīgāk, viņi uzlabos katrs vēl 10 cilvēkiem. Un tikai un vienīgi šādi mēs varam to pasauli padarīt labāku. Jā, tas nav tāds šodien, rīt, parīt, tas ir ilgtermiņā, bet viennozīmīgi, tā kā izcert vīna pudeli un aiziet gulēt un gaidīt, ka tas pāries, tā kā neiesaistoties tajā, nebūs rezultāti. Raudot kopā ar viņiem, nebūs rezultāti. Rezultāti būs tad, kad mēs savā iekšiņā sadziedināsim savas pagātnes pieredzes, savas pagātnes sāpes. Tad, kad mēs sāksim starot mīlestību vairāk ārā, tad, kad mēs sāksim dalīties ar saviem mīļajiem un apkārtējiem ar mīlestību, un tādā ģeometriskā progresijā vienkārši paplašināsies, palielināsies šī mīlestība, šī gaisma, kas piepildīs visu pasauli. Un varbūt kādam tas ir nesaprotami, neskaidri, bet tas nenozīmē, ka tā tas nav. Tas nenozīmē, ka tas nepalīdz. Ja tev nav citu labāku variantu, es vienkārši iesaku ņemt vērā šo. Un sen šis teiciens ir ļoti sens un aktuāls. Tu gribi mainīt pasauli, sāc ar sevi.
sāc ar sevi, nes to, iededz gaismu sevī un sāc nest to gaismu tālāk citiem, palīdzot viņiem iedegt gaismu sevī. Un kad viņi iedegs gaismu sevī, viņi palīdzēs vēl tikpat daudziem cilvēkiem, katrs iedeg gaismu sevī. Un tikai tā vienīgi mēs varam šo pasauli padarīt labāku, skaistāku, pilnīgāku, mierīgāku, mierpilnāku un visādi citādi labāku. Tātad dvēselei ir pieredzes, kas viņai ir vienkārši jāpieredz. Ja mūsu citu pieredzes triggerē, sāpina, mūsos ceļ kaut ko augšā, tas ir tikai tāpēc, ka mūsos ir kaut kādas pagātnes, iepriekšējo dzīvu pieredzes, kas nav aizvērtas. Kāpēc mums vajag to visu perifērijā? Tāpēc, lai mēs to pamanītu. Ja mēs dzīvotu harmoniski, tā kā kurš iet meklēt, kur man ir kaut kāda problēma, kur man ir kaut kāda neaizvērta dzīve, kur es kaut ko esmu izdarījis ne tā, ja mums šodien viss ir forši, skaisti, mierīgi, kurš iet meklēt? Neviens. Bet tiklīdz mums ir kaut kāds disharmonija, disbalans, mēs sākam meklēt, kāpēc. Un tā tas arī ir un būs, un tajā mirklī, ka nav kaut kas harmoniski, mēs vienkārši ejam apskatīties, kuri tam ir sakne, kas mums ar to ir jāsaprot, aizveram, dziedinam, un viss. Un dzīvojam tālāk. Nav tā, ka ir obligāti tā kā meklēt, kā es saku, nevajag iet meklēt, tā kā kasīt, ja nekasās, bet tad, kad kasās, tad neignorēt, jo tad sāks kasīties vairāk, un tad var vēl viss kaut kas cits apties. Bet tad, kad kasās, tad meklējam. Kāpēc nemeklēt? Kāpēc nepielikt vienreiz tam punktu? Kāpēc turpināt visu laiku vienu un to pašu? Vai nav apnicīgi visu laiku vienu un to pašu darīt? Man personīgi ir. Un tāpēc es eju meklēt, skatīties, kāpēc tas atkal un atkal un atkal atkārtojās. Paldies tev! Paldies, ka tu noskatījies, noklausījies un atceries, tavai dvēselei tās pieredzes ir vajadzīgas. Un ir vienkārši pieredzes, kuras ir gatavas, kuras ir piepildītas, kuras ir vienkārši jāizvar. Un nav vienkārši jāvelk vairāk garumā. Aizvarot vecās, mēs atveram vietu, radam vietu jaunajām pieredzēm. Jaunajām pieredzēm, kas nav pieredzētas. Un jaunās pieredzes, kuras nav pieredzētas, ir harmoniskas, skaistas, jo tie 2000 gadi ir diezgan jaudīgs uzkrājums tur ir uztaisīts. Un to visu sakārtojot, tas būs tavs pamats. Tā būs tava stiprā puse. Bet uz tās stiprajiem pamatiem, uz tavām stiprajām pusēm, tu varēsi būvēt jaunu, skaistu māju. Lai tev harmoniska diena un visa atlikušā dzīve.